Sveicu visus manā jaunajā video. Kā jau jūs tikko izlasījāt, esmu aizbraucis uz Skrīveriem, kuri atrodas Aizkraukles novadā. Šī ir Skrīveru dzelzceļa stacija, uz šejieni kursē no Rīgas elektrovilciens, un izdomāju aizbraukt apskatīt šo vietu. Pie stacijas notiek rekonstrukcija, pareizāk sakot, pie vidusskolas. Lūk, drīzumā šeit noteikti izskatīsies skaisti. Te ir daudz dzīvokļu mājas. Šeit esmu atnācis pie kultūras nama. Šī ir tā pati vieta, tikai skats no otras puses. Un tālāk es dodos apskatīt pagasta pārvaldes ēku. Liekas, ka kādreiz Skrīveriem bija arī savs novads. Nu un gribu apskatīt šo ēku. Lūk, tā ir pagasta pārvaldes ēka. Apskatījos, ka tur iekšā ir arī sociālais dienests, bārņu tiesa, nu, droši vien arī citas instances. Tālāk ieraudzīju šādu ēku, nezināju, kas tur ir, un nolēmu iet iekšā. Šodien visu nedēļu vārmanis dārzā turbojamies. Šī saucās Rīgas meitene. Zelta Rīga. Zelta Rīga ir tad ir zelta krāsa, bet bērniņiem būs tagad ar balta krāsa. Un mums pēc te viens pietur, un otrs strādā. Jā, labi strādā. Turēšana arī nav viegla. Un tad ar tādu rākeli saucās. Un tā, un tad nogludina. Un gatavs. Un gatavs. Jā. Un sietiņu ir daudz, ja? Sietu ir daudz, jā. Jā, tie dizaini. Oi, piedod, nekas. Visādi tie dizaini, jūs varat reku pieiet tur, paskatīties tos visus zīmējumus. Ir bijis no tās valsts. Mums te tā dažādi. Bet es dodos tālāk. Esmu nonācis pie Skrīveru saldumu veikala. Šeit ir mūzikas un mākslas skola, un tepat mani pārsteidza neliels objekts – gājēju tunelis. Nevienā citā Latvijas ciemā es tādu nekur neesmu redzējis. Varbūt, ja kāds kādā ciemā ir redzējis gājēju tuneli, tad lūdzu uzrakstiet komentāros. Šī savukārt ir ģimenes ārstu māja vieta. Un te jau es esmu nonācis pie dzelzceļa. Un došos tam pāri, apskatīt tālāko. Un tā, šī ir Skrīveru saldējumu kafejnīca. Tur ir pārsvarā tikai saldējums
un vēl var dabūt kafiju. Katoļu baznīca. Kā man pašam šķiet, šis ir tas ciema centrs. Un te es esmu nonācis pie kafejnīcas Zaļās zemes sirds. Kā no sākuma man izlasījās Zaļās zemes sidrs, bet tad atcerējos par Andreju Upīti. Un jā, te es esmu ienācis kafejnīcā, kompleksās pusdienas, šeit varot dabūt pa 6 eiro. Tiesa gan, kad es tur biju kādi 1:30 dienā, un viņi jau vairs nebija. Šis ir tirgus laukums. Tāda lūk bija mana pastaiga pa Skrīveriem. Ceru, jums patika. Ceru, ka nospiedīsiet pogu patīk, īkšķi uz augšu, atstāsiet kādu komentāru un tiksimies jau citā reizē. Atā.